Ar šo vēstījumu es aizsāku stāstu sēriju par to, kā es, Mareks Markus, tiku apmelots Covid afēras laikā un arī tai noslēdzoties. Šie nebūs secīgie meli, bet šie būs meli, kas ir fiksēti neatkarīgas izmeklēšanas laikā. Viena no pirmajiem meliem bija pret mani vērsta par to, ka es gatavojos nolaupīt savus bērnus 2020. gada decembrī vai janvārī 21. gadā. Realitāte bija tāda, ka tā kā pret mani un manu ģimeni vērsās Covid afēristu varas, tā kā es biju cilvēks, kas elpoja un elpo brīvi, tad pret mani safabricējot lietu, vēl tolaik nezinot, ka arī pati bērnu māte ir iesaistījusies pret mani un apmelo mani kopā ar saviem sabiedrotajiem un radiniekiem, un ne tikai, tad es, nezinot vēl šo apstākļu kopumu, piedāvāju bērnu mātei doties projām uz Zviedriju. Sacīju, ka man ir radniecība tajā pusē, un es varētu mēģināt uzrunāt attiecīgos dienestus, lai palīdzētu mums sagatavoties šos nemierīgos laikus pārdzīvot tur. Jā, es sazvanījos, jā, es painteresējos, un es devu ziņu, ka sarunas ir ievadītas. Un ziniet, kā tas tika atspoguļots pēc tam turpinājumā apsūdzības dokumentos pret mani? Tika pateikts, ka es mēģinu nolaupīt savus bērnus. Jautājums, tas ir kā? Tētis nolaupa bērnus, piedāvājot mātei variantu, kā izkļūt no varmāku uzbrukumiem, nopietni. Tā ir bērnu nolaupīšana. Kāpēc es šo pieminu? Tas parāda, cik tīši, cik apzināti ir veidot meli pret mani, lai demonizētu un lai turpinājumā izraisītu neatgriezeniskas sekas manā un manu bērnu dzīvē. Jautājums. Kāda ir atbildība par šo nodarījumu meļiem un meļu bandām? Atbildības nav. Izvairīšanās no atbildības, un to piesedz tā saucamā Latvijas valsts un vara, institūcijas un iestādes. Šis viss, arī šis mazais posmiņš izgāja cauri tiesvedības dokumentiem un pārtapa nolēmumos, spriedumos un kaitniecībā, no kuras nav atpakaļ ceļa. Kurš par to uzņemsies atbildību? Par šiem meliem. Šis ir viens no pirmajiem stāstiem īsumā. Turpinājums sekos.